Jums jau sporta zāli nevajag. Nē, mums pietiek ikdiena. Darbiņš kā sports. Ja arī tev vajag betona grīdu dzīvoklī, 1. stāvs vai 9. mēs to varam izdarīt. Lai pie klienta būtu laicīgi un netērētu laiku veikalā, visi materiāli ir jau šeit bāzē uz vietas. No rīta atbraucam, iekraujam nepieciešamo, svaigākais cements patiešo no rūpnīcas, viss kārtībā, labas grīdas. Kā tu domā, cik mēs putuplastu varam iekraut? Mēs iekraujam uz objektu cementu un putuplastu vēl, kad ir 70 kvadrātmetriem. 15, 16 pakas. Ļoti daudz. Šodien 55 kvadrātmetru dzīvoklis 7. stāvā. Brauksim, skatīsimies. Daži no iemesliem, kādēļ granti uz objektiem gādājam paši. Pirmkārtām, klients nevienmēr spēja precīzi aprēķināt nepieciešamo apjomu, tādēļ mēs vienmēr paņemam materiālā rezervi. Otrkārt, ja šī te grants pie klienta stāvējusi jau ir kādu laiku, zem klājas debes, mēs nezinām, kurā brīdī ir atnākuši kaimiņu kaķi, un tas viss materiāls ieiet objektā iekšā. Tavā jaunajā grīdā tev to nevajag. Esam objektā, gaidām šoferi. Nav uzsprāgus riepa. Vēl pāris iemesli nopērkam savu pašizgāzē, braucam uz karjeru. 7:30. Nav ciet, šlagbaums ciet. Bet strādāt jau gribās no paša rīta. Lāzdars ir. 2 slotas vajag. 2 slotas. Visi betonētāji zina. Šī ir vērtība objektā, šī ir vērtība. Šitā ir vērtība, vai ne? Kas? Tie mazēm iekšā iesprūst. Tūlīt būs vēl viena vērtība. Citreiz bez šī maziņā nevar iebetonēt objektu. Instrumentu pārbaudas saraksts. Striķi. Betona trubas jācien 7. stāvs. Baterijas ir. Dīzeli paskaties. Vajadzēja, es speciāli nelēju, bet pārbaudi. Būsā zem sēdekļiem vienmēr šīm lietām jābūt. Instrumentu kastē vienmēr šīm lietām jābūt. Bardačokā. Interesanti valoda. Bardačoks. Braucam, izvizināšu ar mūsu super Mercedesu. Nefilmē to bardaku, kolēģis te bišķi ir atstājis. Gandrīz jau ir. Stropes katram gadījumam vienmēr nodara, vienmēr. Zini patiesību. Bāzē daudz stropes. Kolēģis brauc uz veikalu, kaut ko viņam tur vajag iekraut, kaut kādas armatūras, ko, un aizmirsa stropi. Katreiz jauns strops, vai nav lieliski? Drošība 1. vietā. 1. 2. Pēcīt tev durvis vaļā. To nepateica sensors, to pateica mans ausis. Oi, cik forši atgriezties šim pie stūras. Ai, cik labi ripo. 95. gads. Šodien būs kārtīgi jāpametina. Wow. Pie kāpņu telpas vienmēr vajadzētu kaut kādā veidā dabūt 3 auto stāvvietas brīvas. Šodien šeit ir vieta. Vieta nav pietiekama, lai varētu patiešo no smagās mašīnas strādāt, lai nebērtu ārā. Šāds risinājums uz plēves pēc sevis, protams, visu vienmēr akurāti savācam. Grants mums ir izbērta. Viss ir aprēķināts. Šis apjoms pietiks. Augšā betona biezums paredzēts 5 centimetri.
Ūdens mums jau tek, cements ir stiprā rezervi līdzi, visu lieko, kas paliek pāri, apakaļ busā, apakaļ smagajā, sakopjam, satīram, esam prom. Šodien 2 jābeidz. Padomu laiku dzīvoklī, veicot remonti, viens no galvenajiem nosacījumiem ir, lai griestu augstums būtu pēc iespējas augstāks. Tas nozīmē, grīdu vajag pēc iespējas mazākā līmenī iekļauties. Skatāmies, kas mums ir. 3 centimetri, 7 centimetri. Tā, neredzu lazeri. Hop. 8 centimetri. 7. Kaut kur 9. 5. 6. 4. Tātad šis dzīvoklis mums ir no 3 līdz 9 centimetri. 9 centimetri betonu mēs nevaram liet tik biezu kārtu. Tajās vietās liksim putuplastu loksnes. Tur, kur mums ir 3 centimetri, tur apakšā, diemžēl, putuplastu loksni šajā objektā mēs nevaram ieklāt. Tur būs tikai betona kārta. Gadījumā, ja mums šeit ir šāda te pumpiņa, ekstrudēto putuplastu šeit ieklāt nevarēs, jo viņš vienkārši nepiespiedīsies. Zem ekstrudētā putuplasta paliks šeit gaisa spraudziņas un betons pēc tam var ielūst. Ņemot šādu te loksni, viņa visa piespiežās. Betons ar savu slodzi nāk šeit šajā punktā. Šis ir speciāls putuplasts EPS 80 cietība. EPS 150 par cietu. EPS 60 nedaudz par mīkstu. EPS 80 ideāla cietība. Tieši šāda veida objektam. Šodien šajā objektā galvenais uzdevums nav skaņas izolācija. Galvenais uzdevums, lai maksimālais betona biezums nebūtu lielāks par 5 centimetriem. Tas ir ļoti būtiski. Tādēļ visās tajās vietās, kur augstums grīdei ir virs 5 centimetriem, ieklājam putuplastu loksnes. 2 centimetri, 3, pat 5 centimetri, ja tas ir vajadzīgs. Enerģija ir jāiedzer. Cukuriņš. Senie latvieši kvasu sauca par šķidro maizi. Tas tā arī ir. Nu, lūk, pamēģini koka biksēs no 1. stāva uz 5. šito visu uznest. Tiec, kas nav. Kamēr gaidām kolēģi, tikmēr mēs varam bišķi iesildīties un nodot sveicienu Ģirtam. Tas ir mūsu treneris, kurš mūs trenē. Tad, kad ziemā mums nav daudz objektu. Bet jūs ziniet, kad mēs šos darbus varam paveikt arī ziemā. Zvani mums. Pirmo betonu iepūšam šeit uz šīm loksnēm, lai šīs loksnes trubas vibrācijas rezultātā nezaudē savu lokāciju. Šeit viss ir nospiests tur, kur viņām ir jābūt. Lai mēs varam garantēt, ka šeit betona biezums būs 5, šeit būs varbūt 6, šeit atkal 5, 4, 3. Šajā objektā dzīvoklī mums vēl ir vecās durvis. Mums, protams, tas ir super lieliski, nav jāuztraucās, ka mēs viņus sasmērēsim. Jo mēs šādi tad sasmērējam durvis, ja? Tāpēc labāk
ir ieklāt jaunas durvis tad, kad ir jauna grīda. Šie ir drastiski smagi betonēšanas darbi. Ja jūs gribat, lai jūsu jaunās durvis paliek dzīvas, vislabāk tās mainīt ir pēc tam. Es esmu viss slapš, tāpēc, ka es esmu sasvīdis, šeit ir karsts. Viņš ir slapš, jo tur reāli gāž. Viņš maikā strādā ārprāts. Pa perimetru ieklājam deformācijas lentu, lai samazinātu nekontrolētu betonu plaisāšanu. Lai betonam būtu vieta, kur izplasties. Darbiņš jāmīl. Darbiņš jāmīl. Hopā. Tādā veidā nolīdzinām perimetru. Jau uz iepriekš mūsu sagatavotiem majakiem, punktiem. Konstanti vērojam līdzi līmenim. Ar roku manuāli piespiežam visu betonu, visus stūrīšus, lai visur viss ir stabili. Ja arī jums ir nepieciešama kvalitatīva, līdzena estrikbetona grīda dzīvoklī, jebkurā stāvā, jebkurš apjoms, zvani, uzzini cenu, piesakies, braucam, lūdzu, rezultāts.